Mani sauc Sabīne Sīle. Es esmu nodibinājuma Ilgtspējas fonds direktore. Un ikdienā strādāju ar cilvēkiem, it īpaši mediju darbiniekiem, kuri nonākuši krīzes situācijās. Es pati iepazinos ar Mokom praksi tieši pirms Covid periodā, kad organizējām atvesļošanās programmu mediju darbiniekiem. Un man bija iespēja pašai arī piedalīties, un tas arī bija tas sākuma punkts izmaiņām manā dzīvē. Tā sastapšanās ar Mokom praksi bija tieši brīdī, kad es biju, liekas, pilnībā izdegusi, bez saviem iekšējiem resursiem un īsti arī nezināju, no kurienes sākt, lai atveseļotos. Es atceros pirmo reizi, kad treneris man jautāja, kā jūtas mana mugura vai ķermenis, un man tas jautājums likās tik jocīgs un dīvains, jo es nebiju pieradusi tā domāt vai jautāt sev, kā mans ķermenis vai ķermeņa daļas jūtas. Un to es tikai ar laiku sapratu, ka savā darbā un ikdienā rūpējoties par bērniem un darbā arī cenšoties izdarīt to labāko, ka bieži vien mēs esam dzīvē tādā vāveres ritenī un mēs aizmirstam, ka mums ir fizisks ķermenis, kuram arī ir nepieciešams laiks un aprūpe. Un priekš manis Mokom praksa tieši tās pastaigas ar nūju man tas ļoti palīdzēja. Es iemācījos, zināju, ka tad es varu uzlādēt savas baterijas. Tas man palīdzēja arī emocionāli un fiziski veidot tādu iekšējo izturību. Mokuma pastaigu rezultātā es atguvu savu muguras veselību, sasprinddzinājumu, kas bija ķermeņa augšdaļā, kas man iepriekš likās kā viens tāds bloks. Es sajūtu, ka mugurā ir daudz vairāk nianses un daudz dažādi muskuļi, un to sasprinddzinājumu bija tik patīkami arī just, kā tas ietekmē, kad mugura atslāpst un kad ir iespējams ikdienā sevi uzturēt labā formā. Es ieguvu no Mokam uzlabot muguras veselību, bet arī kopējo tādu emocionālo un fizisko izturību. Iemācījos, kā tādos stresa situācijās, kā saglabāt iekšēju mieru. Un mans dēls saka, ka es esmu kļuvusi tāda mierīgāka un mīļāka.